Nekādi 20. Tas ir tikai tik, cik es zinu. Kādu otro varbūt? Šito vajag piespēt. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu mums ir lielāks dalībnieku skaits, aptuveni varētu būt, mēs vēl apsekosim ap 5000, un mums, protams, ir visi tie labākie apstākļi, lai tā arī būtu, jo trasa ir certificēta, un arī pusmaratona arī piedalīsies vislielākais dalībnieku skaits salīdzinājumā arī ar pārējiem posmiem. Jelgavnieki arī ir ļoti citīgi gatavojušies, mēs jau 4. sezonu organizējam koptreniņus, otrdienās, sestdienās, un es domāju, ka jelgavniekiem būs arī ļoti labi rezultāti, jo trasa ir ļoti kvalitatīva, ļoti ātra. Koptreniņu no pavasara apmeklējam, un arī koptreniņu produkts. Pirmais koptreniņš, kas bija Jelgavas pusmaratonam, tur arī Ilz principā sāk skriet, jā. Tur arī sāk mācīties vispār skriet. Pirmā saskara ar skriešanu bija, jā. Un tā jau 4. gadu. Šis jau būs mums 5. posms, jā. Vēl paņemamies stirnu buku pa starpai, lai būtu interesantāk, lai būtu meža skrējieni. Tā, kustamies. 5 kilometriem apmēram 21 minūte. Grupā 6. Bet tā kā mana grupa ir 18+, tad es galīgi nesūtos. Kāda jums mīļākā distance? 10 kilometri. Skrienu pusmaratons, 21 kilometri. 5 kilometros, pārdomu brīdis ir ap 3,3 kilometriem, un viņš parasti pāriet kaut kur pie 4 kilometriem, ja pāriet. Man kaut kāds 17, 18 kilometrs, un tad jāpastrādā uz sevi jau. Tad jāiztur vienkārši, tad jau finišs tuvu. 17. Vajadzētu ātrāk par to, pāri citādi. Nekoncentrēties neko citu, tikai labākā pagājušajā dienā. Es ultramaratonista devīzi, kas tā bija? Labākā kreisātāja. Man tak iestājās tas grūtais periods. Vienīgā doma, es nezinu, vai atšķirās sievietēm vīriešiem, ja, ka tad ir labākā kreisātāja. Jā, Uz vienu pusi, uz otru pusi, plecs savu vietas, uz vienu pusi, uz otru pusi, galva gatava, un augšā. Paskrienam pie šīs vietas, tagad pārsoļojam, dziļi ieelpojam, un izelpojam. Vai jūs esat gatavas? Uzmanība! Starts! Skrēju skrinu kā vēl lielāku. 5 kilometri. Neies, lai atbraukt uz šeit? Nu, jā. Trenējos mājās un pie savas mammas. Tēti un mamma 10 kilometrus. Jā, gandrīz visos skrien. Arī pagājušajā? Jā. Jau jūnijā mēs izdomājām, ka jāskrien, jo bija jau rakstīts internets par skriesmu. Mums bija interesanti. Vienam pacelt augšu, kādiem lejā. 1, 2, 3 un apļojam. Jā. Otru kāju. Lai neizmazītu potīt, vai ne? Uz otru pusi. Un līga. Tev ir izmazīta? Lai tam neiesaldies. Uzmanība! Starts!
par pirmo vietu. Kilometrs, tur 900 metrs. Es dzīvoju Rīgā, bet trenējos Cernikavā, sporta centrā. Vairāk, sākot no 800 līdz 5 kilometru kaut kur. Otrajā vietā Zanda Ulanova, trešā Viviana Kirilova, ceturtajā vietā meitene no Lietuvas Daila Lukašķiene un piektā Anastasija Vasko. Tas ceļam aiziet dos visiem 5, 10 un 25 kilometrus. Šobrīd, kā tu redzi, visi dalībnieki ir vienādā krāsā, proti baltā. Padījus vienam. Atjūts vienam. Iekojam enerģiju gudri. Nē, Diemžēl nē. diemžēl nē. Pusstunda. Может, 30-15. Так. Еще не очень много приехали здесь. Потому что была шестая. Не, не была, подруга была. Первый раз здесь, да. Да. Šajā sezonā Daļa Grīskus, Zanda Ulanova, Viviana Kirilova, Daila Lukašķiene un Anastasija Vasko. Cerams, ka visas dāmas ir šeit un gatavas startam arī Jelgavas pusmaratonā. 10 km distancē labākie trīnieki šajā sezonā pēc 4 posmiem. Vīriem Jānis Mežils, Valdis Aņikējevs, Oskars Stāmers. Valdis Aņikējevs tikko kā man paspēja garām, acīm redzot, dodas raitā solī uz starta pusi. Un jums šodien tiešām īpaša iespēja, jūs varēsiet izbaudīt skaisto pilsētu, Jelgavu un arī kustību prieku, par ko man kārt jāpasaka paldies mēram vēlreiz. Un aplausim! Protams, Baltika ģimenes, jā, malēķi! Bet tāpat laikā katras sasniedzības. Tā ir tomēr cīņa, jā, un šodien jums noteikti gaida cīņa vispirms jau ar sevi. Šonakt uzvar stiprākais. 4, 3, 2, draugi un bērni un mazne un māsa skrien, daudz skrien. Jānis Bērziņš tomēr ir Jelgavas patriots.
10 km, nē, 21 km skriet. Atšķirīgi. Apsveicam ar finišu. Nav personīgais. Personīgais rekords, nav? Vai ir? Drusku pieto. Un Vīsmāns bija sarūpējis jautro punktu. Jūs to jāuzaugt vai atbraukt uz piemonu? Вот меня показывают, ну, значит, 6-7 минут. Esi beigusi, ir pievērs. Šis mans personīgais rekords, ja ņēma skriešanu pēc 10 vakarā. Jā. Maratona attiecīgi pirmo reizi. Gribēju Rēzeknē uzskriet. Nesanāca, bet šeit pirmo reizi un ļoti priecīgs noteikti atgriezīšos. Pagājušo gadu skrēju 4 skrējienus. 5 minūtes. Dalībnieks, vadošais strīdnieks, pusmaratona distancē, neilgten finiša. Vidrīs ir Robins. Kirjans Londonas. Otrai Latvijas vietējais čempionāts. Tur sportistiem būs iespēja izpildīt normatīvus, lai varētu piedalīties tev Londonā pasaules čempionātā pēdējā iespēja. Nepilnu sekundi aiz Jāņu izcerā. Mūžīgais duelis, bet jāskatās pēdējos metos. Mēģinās vadot, bet vēl pusmaratona distances ātrākie skrejēji, un, protams, viņš ir novīgs, viņš ir Albīnu, un jāskatās. Nodurēja savu pārsvaru, līdzās visās sēdiem. Šogad bija Liepājā vēl otrā vieta bija un kas man bija Rēzeknē bija 3. un Ventspīlī bija 4. Tā priekšā šogad pirmais posms, kas uzvar. Jo tuvāk stunda 7, jo grūtāk principā, jo personīgi es 7.